Vasarī, dārgie riezekniši, mans vārds ir Joņs Zeltiņš. Es biju Rēzeknes dūmis deputāts pēdējos 2 gadus. Pēc to, kā es atsagrīzu no ārzemēm, pēdējos 6 gadus strādāju vadošā amatā vienā no lielākajiem latgalīšu uzņēmumiem. Es esmu audzis lielā daudzbērnu ģimenē, un zini, kāds bija mans mīļākais sakomvārds? Acis darba sabijās, rūkas darba nebijās. Es neškiroju cilvēkus pēc viņu tautības, valodas vai moka bīzuma. Es Rēzeknē pārstāvu progresīvos. Un zini, ka īstenībā viena no manām lielākajām sopēm ir te, ka pa pēdējiem 11 gadiem tas viens cilvēks ir pārvērtis manu pilsētu par autoritīvu caristu, kur izdomāja pirmkārt par sevi, par savu saimi, par saviem tuvākiem cilvēkiem. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc vispār uz šāņas cilvēki daudz aizbrauc un nemaz negrib uz šāņu braukt. No citām Latvijas pilsētām, novadiem vai arī no ārzemēm. Pazēra, kas man aiz muguras. Spā ēka, kura jau cik stāv tukša un arī nezinu, cik ilgi vēl stāvēs. Pirmkārt, jau nevajadzēja ceļt par pašvaldības līdzekļiem. Tu bija jādara privātiem investoriem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc vispār mēs esam tur, kur esam, jeb lielā bankrotā. Es gribu tam pielikt vienu lielu treknu punktu. Man ir svarīga mūsu māra, mūsu pilsēta, mūsu Latvija. Es aicināju mūsu pilsētu virzēt uz rītumu pusi, nevis uz austrumu, kā tas bija cara laikā. Tikai komandā mēs varam sasniegt vērā iemamus panākumus. Pievienojas Rēzeknes progresīviem.